Netuvojies, spēlē ar elektrību, zaudēsi tu. Ar tādu saukli un brīdinājumu visa mācību gada garumā tika rīkota īpaša akciju sabiedrības sadales tīkls kampaņa, kuras ietvaros par elektrodrošības jautājumiem mācību iestādēs tika izglītoti bērni. Aktualizējot elektrodrošības jautājumus, tika izmantota arī virtuālā vide, portālā Draugiem LV izveidojot lapu Elektrodrošība, kas jau piesaistījusi vairāk nekā 50 000 sekotājus. Lielu atsaucību elektrodrošības kampaņas laikā bērnu un jauniešu vidū guva arī portālā Draugiem LV izsludinātais plakātu konkurss, kurā akciju sabiedrība sadales tīkls aicināja izstrādāt pašiem savus informatīvos elektrodrošības plakātus Netuvojies, spēlē ar elektrību, zaudēsi tu. 17. jūnijā šī kampaņa noslēdzās, apbalvojot plakātu konkursu uzvarētājus un vēlreiz bērniem atgādinot par elektrodrošības jautājumiem. Paskaties, draugi, kā viņai skaisti mati. Tu mazgā viņus. Bet, protams. Un, kad tu ej vannā, tu fēno viņus, kad atrodies vannā. Nu, bet, protams. Vai tu trakā? Tā nedrīkst darīt. Vannojoties nedrīkst nekādā gadījumā, jo elektrība kopā ar ūdeni ir ļoti bīstami. Tagad tu zinās to. Bet tā ir bērni? Jā! Visa šī mācību gada garumā mēs esam viesojušies apmēram 210 mācību iestādēs, un ja mēs mērojam to apmēru, tie varētu būt vismaz 15 000 bērni, kurus mēs esam uzrunājuši un izglītojuši. Bez tam jauniešus visvairāk, protams, mēs esam varējuši uzrunāt caur portālu Draugiem LV. Esam gandrīti par to, ka šim portālam ir šai spēlē, kuru mēs esam izveidojuši, ir bijusi tik liela atsaucība. Ja sākumā tie bija 8000 sekotāji pirmajā dienā, tad uz kampaņas noslēguma brīdi tad tie jau bija 50 000. Tātad mēs paši necerējām sasniegt šādu rezultātu. Maija beigās savukārt mēs visus aicinājām piedalīties plakātu konkursā, veidot, zīmēt, varbūt līmēt plakātu par tēmu elektrodrošība, iesūtīt to mums caur portālu Draugiem LV. Plakātu konkursam tika iesniegti vairāki simti plakāti, no kuriem tika izvēlēti 60 labākie, kuru autori saņēma balvas kampaņas noslēguma dienā. Plakātu konkursā Netuvojies, spēlē ar elektrību, zaudēsi tu. Vecuma grupā no 5 līdz 9 gadiem uzvarēja Linards Jurģis Eglīts no Rīgas. Vecuma grupā no 10 līdz 14 gadiem Pēteris Baķis no Rīgas un vecuma grupā no 15 līdz 18 gadiem Eduards Šepeļevs no Liepājas. Konkursu uzvarētāji savā īpašumā ieguva planšetdatoru, pārējie labāko plakātu autori saņēma veicināšanas balvas. Ikdienā vispār nodarbojas ar zīmēšanu vai kādu grafiku? Jā. Gribētu arī būt grafiskais dizaineris, kad Vai tev bija laptops? Nē, brālim. Tas nav laptops, tas ir planšetdators. Tagad tev būs savs. Jā. Un prieks mājās. Jā. Uzņēmumam akciju sabiedrības sadales tīkls bērnu izglītošana elektrodrošības jautājumos ir viena no prioritātēm. Nākamgad kampaņa tiks turpināta, savukārt elektrodrošības lapa portālā Draugiem LV joprojām ir aktīva, un tajā ir pieejama informatīva izglītojošā spēle Esi gudrāks par elektrību, kurā ir identificētas 10 bīstamas situācijas, kas palīdz bērniem izprast elektrodrošības jautājumus un novērst nepareizas rīcības riskus, mācot, kā pareizi rīkoties saskarē ar elektrību. Mēs esam lielākais uzņēmums Latvijā, kura pāraudzībā vai kura īpašumā pieder šie te elektrības stabi, elektrības vadi, un kurš gan cits, ja ne mēs uzņemsimies atbildību par šādu kampaņu organizēšanu. Stāstīt bērniem, stāstīt kombaineriem, stāstīt visiem, kam ir kāds sakars ar elektrību. Ļoti daudz skolās runā par to, kā pasargāt bērnus no nelaimēm, pasargāt bērnus no tā, ka nedrīkstam spēlēties mēs uz ielas. Ir uzmanīgi jāapietās ar uguni, bet ļoti maz tiek stāstīts par to, kādu nelaimi var nodarīt elektrība. Mums katru gadu cieši bērni no šīs elektrības. Jāsaka, ka nevienmēr cieši no tām elektroietaisēm, kas ir uz lauka, kas ir uz ielas. Ļoti daudz cieši no tām elektroietaisēm, kas ir mājās, kontakti, sildītāji, fēni, ko tu pieminēji. Un šīs kampaņas laikam galvenā nozīme ir tāda, ka vismaz daļai bērnu pastāstīt par šīm bīstamām lietām,
cerībā ar to, kad jūs pastāstīsiet saviem draugiem, saviem kaimiņiem, un mums Latvijā paies mierīgi šī vasara, jūs varēsiet mierīgi pavadīt skolas brīvlaiku, un 1. septembrī doties uz skolu. Es novēlu visiem priecīgu vasaru, piepildītu vasaru, un vasaru tādu, lai jums nav jābaidās no elektrības.